Tāpēc arī abi komandi iepriekšējos divos dueļos. Koks šeit daudz nedomājot, šauj no perimetru un gūst arī valmi. Viņš izcīnot sudraba medaļas, izpelnījās diezgan lielu paaugstinājumu uz VF Rīga. Valmieras komandai Paičs saņem bumbu, Steņons nāk tai pretī. Koks tālmetiens viņam, vēlreiz trāpa arī Werners Koks. Veido no jauna, 14 sekundžu garumā. Vēlreiz Koks, vēlreiz caurgājienā, skaisti nospēlē Werners Koks sev pērto. Agresīvi darbojas aizsardzībā, Steņons dodas cauri, meklē Kokam nedaudz izšļūt bumbu no rokām, bet paspējis to saglabāt un ir piesaistīts Vēfiņam, saimnieko zem groza. Nosaukšu arī Vēfiņa sastāvu un Koham 3 punktu metiens. Vītols nācis laukumā no maiņas. Precīzs tālmetiens Werneram Kokam. Turniiri isegi kõrgemad. Jaa, oleks on poleks, aga hästi palju on siin räägitud, kas see 4 kaotus söövad kuidagi või sööd alt tegi. Ma arvan, see nii väga ei söö, aga need mööda... Karsos, kattest, Vaheriga. Koos keskpositsioonil teatud. Nepsis trejats, bet labi, Werners Koks pacīnās. Tagad pats arī tiek atalgots ar iespēju uzmest 3 punktu un ir sekmīgs. Adresē bumbu Steņonim, pārējais ātrais uzbrukums. Tas, kas nesa labus panākumus valmieriešiem spēlē par 3 zaļiem un Werners Koks. Raujas iekšā, bet neizdodas attālināties no pretspēlētājiem. Tagad Koks 3 punktu metiens no stūra. Ir precīzs valmu rezultīvu piespēle. Ja peab võtma raske kolmese. See ei lähe, aga Malmanis toob ründelauast palli tagasi ja Kohs paneb kohe viskesemel mängu. Vitols leiab Kohsi, Miška Kohsi peal ja Kohs paneb kohe viske tee. Koks no distances, neprecīzs. Malmanis izcīna atlikušo bumbu. Ieskrien Koks. Ir precīzs 2 punkti ar sodu Werners Koks. Vītols no laukuma gala līnijas ievadīs bumbu. Viņš Koks. Šie ir viņa metieni. Vīri Miers spēlēm pēdējo. Karlsons spēlē ar Pjaniču. Iet uz caurgājienu, piespēl Koham tālmetiens un tas ir precīzs. Plus 13. Pick and pop sadarbība. Paičs sūta Teita Jones tālāk. Kohs nekautrēs izpildīt tālmetienu un ir precīzs Valmierai. Jones ar Dzjubu īsti nespēlē 2 spēlētājs sadarbību. Koks līdz galām un pirmie punkti valmieriešiem. Vīmsi komandu. Tas bija spiests pieprasīt minūtes pārtraukumu. Koks. 3 punktu metiens. Precīzs Werners Koks. Varbūt šī nav tā komanda, pret kuru Paičam varbūt visērtāk spēlēt. Tad, kad kāda lielāka centra nāks pretī, tāda Paiča loma varētu būt liela. Paskatāmies šo uzbrukumu un arī Werners Koks tiek līdz galam sekmīgs metiens no grozā. Sipko Kohsile, Kohs läheb sisse veel Tšubale ja seal ar sastāvu izmaiņām darbojās Latvijas Universitāte. Var diezgan garu rindu spēlētājiem nosaukt. Šķiet, ka valmierieši nedaudz tā saraustīt jūtas. Bija jau laikam pārprogrammējušies uz to, ka var šādi te spēlēt. Un tad... Redzam Anģels pret Ati. Interesants duelis tur bez bumbas kreisajā stūrī. Tikmēr Džuba. 4 gūti punkti. Siis tuli siin kolmanda veerand algust see 9. punkt koos. Ja hea sööt, pole midagi öelda. See sööt liikus nii õige aeg. No iespēlēto iekšā Pjaničam. Pjanič mazliet neveika pirmo driblu, bet saglabā bumbu, piespēlē Koham. Koks atpakaļ Pjaničam. Pjanič ir precīzs. Spāņu pick and roll redzēsim. Stokes pēc soļa atpakaļ tālmetiens viņam netrāpa. Ročaks vēl vienu iespēju gūst un bloķēs tiek Tonī Ročaks. Werners Koks nodeva. Pret Koku. Nu, mēģinās iespēlēt Kurucam. Nē, nedara to. Pārzots uz groza apšu un Werners Koks. Nē, daudz. Neprecīzi. Liepai var... kas par pagriezienu? Ja pall teisele äärele Paasojale. Paasoja kutsus lipsu kattesse. Oi nüüd. Kohu. Nēlans. Mainās aizsardzība arī valmierieši. Nēlans pret Kohu. Līdz groza apakšai bloķē Werners Koks.